Cienījamie novadnieki, priecājos jūs sveikt, tuvojoties gadumijai. Aizejošais gads no ikviena prasīs daudz spēka un iesaistes. Tomēr tas dāsni devis arī skaistus un priecīgus brīžus. 2023. gads Bauskas novadam pagājis Latvijas jauniešu galvaspilsētas zīmē, un tas ir bijis ne tikai atspēriena punkts, lai aktivizētu darbu ar jaunatni, bet arī iespēja kolēģiem no visas Latvijas parādīt, ko mēs varam. Turpinājās novada teritorijas pārvaldīšanas un komunālās jomas reorganizācija, kas savus ieguvumus mums parādīs nākamajos gados. Šajā gadā esam pabeiguši arī lielus infrastruktūras projektus. Sociālo pakalpojumu būves Bauskā slimnīcas ielā un Iecavā Baldonis ielā, izglītības infrastruktūras attīstības projektus Bauskas 2. vidusskolas pārbūvi, sporta skolas Dārtija ēkas siltināšanu, vecumnieku mūzikas un mākslas skolas piebūvi, Pilsundāls vidusskolas ēkas fasādes atjaunošanu. Savukārt Plūdoņa muzeja un lejniekos ir veikti ļoti apjomīgi restaurācijas darbi. Uzņēmēju darbības atbalstam pabeigta Rundāles avotu ēkas būvniecība. Aktīvās atpūtas aktivitātēm izveidots disku golfa laukums parkā Ziedoņos. Veikti apjomīgi pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras attīstības darbi vairāk nekā 9 km kopgarumā – Brunavas, Iecavas, Vecaules, Rundāles un Vecumnieku pagastos. Gada sākumā sanācām kopā pirmajā nevalstisko organizāciju forumā Vairāk jaudas un devām startu jaunām sabiedrības līdzdalības iniciatīvām. Kā mūsdienīga un plaša kultūra telpa tika iedzīvināta jaunbūvētā Iecavas vidusskolas aktu zāle. Pavasarī priecājāmies par mūsu novadnieku iesaisti un panākumiem pasaules hokeja čempionātā. Svinējām tematiskus novada svētkus atjaunotās Mežotnes baznīcas apkārtnē, un vasarā vairāk nekā 1000 amatieru mākslas kolektīvu dalībnieki diženi pārstāvēja mūsu novadu vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Savukārt rudenī, kā jau ierasts, pārskatījām gada laikā dažādās nozarēs sakrāto ražu un suminājām katras jomas veiksminiekus. Gada noslēgumā gribu teikt paldies ikvienam, kurš čakli strādājis un iedvesmojis labiem darbiem arī citus. Paldies visiem, kuri atbalstījuši un ziedojuši gan savas brīvprātīgā darba stundas, gan materiālās vērtības. Mēs apzināmies, ka tikai kopā mums izdosies nostiprināt stabilitāti un tikt galā ar jauniem izaicinājumiem, kuru arī nākamajā gadā pašvaldībai netrūks. Aicinu uzticēties un sadarboties, jo sadarbība bez savstarpējās uzticēšanās nav iespējama. Tikai sadarbība palīdzēs pārvarēt tās neskaidrības, ko nes līdzi mazās krīzes ikdienas darbā un lielie ģeopolitiskās situācijas satricinājumi. Nākamais, 2024. gads mūsu iedzīvotājiem pavērs jaunas iespējas līdzdalībai. Tiks ieviests līdzdalības budžets un uzsākta iedzīvotāju padomju darbība. Turpināsim arī nostabilizēt komunālās saimniecības darbību. Nākamais gads mums sola arī jaunas kultūras norises. Dzejnieka Viļa Plūdoņa 150. jubileju un Bauskas pilsētas 415. gadskārtu. Lai nākamajā gadā iedvesma pavada visu pasākumu organizatorus un prieks pasākumu apmeklētājiem. Gadumijā, lai sirds silta noskaņa un gaišas domas katrā ģimenē, un droši varam teikt, ir labi būt mājās.